Pastaiga ir žurnāls īpašiem lasītājiem, tiem, kas apzinās savu vērtību un dažādos laikos prot atšķirt īstās lietas no parastām. Žurnāla komanda sniedz lasītājiem jaunāko informāciju par modi, dzīves stilu un dizainu. Viena no interesantākajām sastāvdaļām ir radošais process žurnāla tapšanā. Tad, kad materiāls ir samaketēts, tiek izprintēts vispirms vienreiz, tad materiālu izprintētā veidā izlasa korektori, vai tur nav kaut kādas kļūdiņas palikušas, tad tiek tas ielabots. Kad šīs ir tīrās versijas, tad es viņas parakstu, izskatu visu cauri. Pastaiga ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, saka galvenā redaktore Inita Saulīte Zandere. Lielā mērā, tur šeit, kad jebkurš žurnāls ir daļēji seja tam, kādi tie cilvēki, kas viņu veido. Bet no otras puses, es neesmu pastaiga tādā nozīmē, ka man ļoti daudz, kas ir ārpus pastaigas interesē. Skaidrs, ka no vienas puses tas ir darbs, ne tikai, bet tā kā dzīvesveids, bet, protams, tas ir daudz šaurāk nekā tas, kas varētu būt vēl. Ja jums tas arī viss izdodas, tad mēs varam arī kaut kā paši padomāt, kā žurnālā, tikai mums jau izdevniecība. Redaktors gan žurnālists darbs, tas ir dzīvesveids. Jo principā es nevaru pateikt, kurā brīdī beidzas mans darbs. Ja es lasu grāmatu, no vienas puses man patīk lasīt grāmatas. Es lasu grāmatu, tāpēc, ka man to patīk lasīt. No otras puses, es vienlaicīgi viņu lasu arī tāpēc, ka mēs varam par šo grāmatu uzrakstīt žurnālā. Vai šīs grāmatas autori mēģināt nointervēt. Līdz ar to tas viss ir tik ļoti savijies, vai sevi uz izstādi, vai sevi uz teātri, vai gaida kādu koncertu, tad atkal tas ir, ka par to var uzrakstīt žurnālā, bet vienlaicīgi tas ir kā tu atpūties. Stiliste Iveta Vecmane esošās profesijas nianses saskata pat bērnības atmiņās. Es strādāju kā stiliste Pastaigā, un tie uzdevumi ir, protams, ļoti dažādi un atšķirīgi. Tas var būt gan stylings, kur kaut kādā brīdī varbūt ir ļoti brīva un radoša izpausme un pieeja tam visam nav nekāda ierobežojuma. Tikpat labi tas var būt kāds pasūtījums, reklāma pasūtījums, reklāma projekts. Es jau neredzu, kā viņš ir. Vienā brīdī es jūtu, ka viņš kaut kur iet. Ir iedories, Es to varu godīgi un atklāti pateikt, dievinu un mīlu. Un brīžiem ir tāda sajūta, kad es jau vairs nespēju atšķirt, kur mans darbs sāks un kur viņš beidzas. Es ļoti labi atceros pirmo Pastaigas žurnālu, kur es turēju savās rokās, kad viņš iznācis. Tad, man liekas, man bija kaut kādi 18 gadi. Tā bija vidusskola, kaut kas tāds apmēram. Un zinu jau, kad kopš tā laika tas žurnāls ir bijis tā kā vienmēr man kaut kur līdzās un blakus. Varbūt kādreiz ar kādu pauzi iztrūkstot, varbūt kādreiz intensīvāk. Bet katrā ziņā es vienmēr šo žurnālu lasīju un man bija viņš ļoti saistošs un interesants. Un es viņu ēdu kā tādu desertu. Ļoti spilgti atceros kopš savas bērnības. Tad mana mīļākā nodarbe vai aizraušanās bija tiešām skatīties un šķirstīt modes žurnālus. Lai gan es pat ļoti bieži no vecākiem par to dabūju sukas, pārmetums par to, ka ar žurnālu šķirstīšanu jau dzīvē tālu netiks vai apmēram kaut kā tam līdzīgi. Tik un tā, neskatoties to, tā bija mana mīļākā nodarbe. Lai nav tieši pa centru labāk, vai viņi ir vienas? Fotogrāfe Aiga Rēdmane ir sapratusi, ka dzīvē ir jādara tas, kas visvairāk patīk. Es esmu pilnlaika fotogrāfe, sadarbojos ar vairākiem žurnāliem un Pastaiga ir viens no tiem. Sadarbojos arī ar vairākiem modes dizaineriem, fotografēju viņu kolekcijas. Un man ļoti patīk mode, un tāpēc modes fotosesijas ir tas viens no lielākiem aicinājumiem, bet arī
izbaudu procesu, fotografējot cilvēku portretus intervijām, un tad pastaigi attiecīgi tādi 2 pamatu uzdevumi. Viens no tiem ir cilvēku portretu intervijām, un reizēm arī taisam stēlingus sadarbībā ar stilistiem. Viņi kaut kā sakrīt, es nezinu, platus viņus, tā kā šitā, tāds tā kā galda atklāt. Lai nekrīt klāt, bet lai viņi... Jā, šitā. Un tu vari bildēties tādā? Jā. Fotografēšana jau nāk no bērnības, jo tēvs ir aizrautīgs fotogrāfs, un tad līdz ar to es tehnisko pusi apguvu fotografējot ar zenīta kameru bērnībā, un pēc tam tas bija hobijs, un es strādāju dažādās darbvietās, citās jomās darbojos, un pienāca brīdis, ka sapratu, ka ir jādara tas, kas vislabāk patīk. Kad es aizēju fotosesijas, parasti nodomāju, vai kā man patīk mans darbs, jo es redzu, ka to rosību sākumā, ja tā ir modes fotosesija, kā stilisti gatavojās liekt tērpus, mēs domājam, kur ko kā bildēsim, un tas radošais process, un tas process ir skaists. Un tā, tās krāsas, gaismas, un tāda sapņa, ilūzijas radīšana. Un tā ir arī patīkama komunikācija ar cilvēkiem, jo mēs strādājam komandā, un man patīk komanda, ar ko es strādāju. Modeļi ir lieliski cilvēki, un arī tie cilvēki, ko es satieku interviju bildēšanām. Tas lielais pluss ir, ka pateicoties pastaigai, es varu satikt šos cilvēkus, viņus iepazīt, kamēr es viņus fotografēju. Tas tikšanās laiks varbūt ir īsts tās, piemēram, fotografējot kādu vīrieti, tā varbūt 1,5 stunda, un sievietēm ir ilgāks process. Bet, man patīk šī satikšanās, un tā, ka pamazām esmu jau iekarsus, ka gribas vēl cilvēkus bildēt un parādīt viņus katrs citādāk un atrast kaut ko tādu īpašu.